Labvakar, es esmu Sanita Pelēķe, raidījuma ātruma cilts veidotāja. Raidījuma ātruma cilts jau 6. gadu skatās, tiekam patīk benzīns, motora rūkoņa ātrums un adrenalīns. Un raidījums ātruma cilts ir par motoru sportu, kā arī par dažādiem citiem ekstrēmajiem sporta veidiem. Un jau 4. gadu raidījumam ātruma cilts ir lieliska sadarbība ar Rīgas motoru muzeju. Un, jūs visi zināt, kas ir Rīgas motoru muzejs. Viņi vāc, saglabā, restaurē un popularizē senos spēkratus Latvijā. Un motoru muzejā ir aplūkojumi vairāk kā 230 tehnikas vienības. Aizsākot šo sadarbību, neviens nezināja, kāda tā izveidosies, jo ne muzeja vīriem, ne mums ātruma cilts komandai nebija šāda sadarbības pieredze līdz šim. Bet mēs nācām ar iniciatīvu, ka vajadzētu sadarboties, un muzeja vīri piekrita, un tā arī mēs aizsākām šo sadarbību. Un kā tad tā notiek? Mēs filmējam muzeja senos spēkratus, intervējam spēkratu īpašniekus, ja viņi vēl ir dzīvi, vecos, tagadējos, intervējam restaurētājus un dažādus citus cilvēkus, kas ir saistīti ar tiem spēkratiem. Mēs vācam vēstures materiālus, paši interesējamies, kā tur viss ir noticis, kā tas viss ir izveidojies. Un tad beigās rādām to saviem skatītājiem. Tas lielākais bonus šādā ilgstošā sadarbībā ir tas, ka mēs varam sekot līdz daudzu spēkratu restaurācijas procesiem, kas notiek gadu, 2 un pat 3, dažreiz pat vairāk. Jo, kā jau teicu, mēs sadarbojamies 4 gadus, un mēs filmējam, kā tā mašīna ir izskatījusies, kad ir atvesta uz motoru muzeju, sekojam līdz, kā viņa ir restaurēta šajos 2–3 gados, un, protams, beigās arī tiek parādīts tas gala produkts. Un šos mūsu filmētos video materiālus un veidotos sižetus redz ne tikai raidījuma ātruma cilts skatītāji, bet redz arī muzeja apmeklētāji, jo muzejā ir izvietoti pāris televizori, kuros tad arī rāda gan ar skaņu, gan bez skaņas šos video materiālus. Un tad apmeklētājs, skatoties uz to mašīnu, viņš redz gan to mašīnu, kāda viņa ir tagad, gan kā tad viņa video ir izskatījusies pirms tam un kā tad viņa ir restaurēta. Vēl viens bonus ir tas, ka viņi redz tanos video materiālos, ka skuķītis, šajā gadījumā es ar to mašīnu vai motociklu, ir turpat vizinājis pa biķernieku trasi, un tas dod to īstumu sajūtu, ka tā mašīna ir ejoša. Jo īstenībā, ko daudz nemaz nezin, ka liela daļa mašīnu un motociklu, kas atrodas Rīgas motoru muzejā, ir braukšanas kārtībā. Taks. Protams, arī Rīgas motoru muzejs mūsu materiālus izmanto savos sociālajos portālos, kā to dara visi mūsdienās. Un īstenībā mums pat office ir Rīgas motoru muzejā. Un tas ir vēl viens liels bonus, jo ja uz motoru muzeju atbrauc vīri no Lielbritānijas ar seniem Rolls-Royciem, tad piezvanīt panorāmai, tas ir tomēr laikietilpīgs process. Viņi uzreiz arī neatbrauks, bet mēs uzreiz redzam pa logu, kad ir 10 Rolls-Royce, kas bieži negadās, ņemam kameras un skrienam, filmējam. Un, protams, uzreiz arī tuvākajā raidījumā to visu parādam skatītājiem. Īstenībā ir tā, ka mēs jau esam kļuvuši par motoru muzeja foto un video daļu, mēs tā kā esam viņu materiālu krājēji, vācēji, krājumu vietu, un mēs visu piefiksējam un visu saglabājam. Ko mēs vēl darām? Jā. Un ņemot vērā, ka mums ir šis office motoru muzejā, ka mums ir šī lieliskā sadarbība, tad mēs nekautrējamies un pat bieži vien speciāli taisam intervijas nevis ar motorsportistiem, bet ar citiem ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem tieši muzejā vai pie muzeja. Piemēram, atbrauc tāds Toms Alsbergs, kurš ikdienā braukā fiksiešiem uz motoru muzejas interviju, vai kāds wakeboardists. Un viņi iespējams pirms tam pat nav bijuši muzejā vispār, tieši Rīgas motoru muzejā arī bijuši bērnībā un neko no tā neatcerās. Un tad viņi atnāk uz interviju un redz, motoru muzejs, mašīnas, interesanti, aiziet mājās un pastāst gan ģimenei, gan visiem saviem draugiem. Arī šādā veidā mēs tā kā piesaistam motoru muzejam klientus un tos, kas varbūt ikdienā nemaz nenāk uz motoru muzeju, jo pilnīgi iespējams, ka viņiem motorizētas lietas neinteresē.
Un šādā veidā neuzbāžoties, mēs atgādinām arī saviem skatītājiem par motoru muzeju, jo viņi redz, ka fonā ir mašīnas, fonā ir motocikli un skaidrs, kur tad citur, ja ne Rīgas motoru muzejā. Vēl tad, kad mēs filmējam ātrumu ciltī, tāda rubrika ir Iedo izbraukt, kur populāri Latvijas cilvēki brauc pa trasi ar mašīnu uz laiku, tad raidījuma beigās mēs viņiem dodam dāvanas, un viena no dāvanām ir tieši dāvana kārta Rīgas motoru muzejā. Un tad viņi var aiziet ar draugiem, ar ģimeni, aplūkot, kas tur notiek Rīgas motoru muzejā. Un arī viņi daudz ir atzinuši, ka viņi līdz tam vai nu nav tur bijuši, vai nu bijuši bērnībā un neko neatcerās. Tā kā arī šādā veidā mēs tā kā parādām Rīgas motoru muzeju. Šobrīd ļoti labi tiekam galā ar Latvijas skatītājiem un domājam, kā piesaistīt pārējās Baltijas valstis un Skandināvijas valstis, jo raidījums tomēr ir latviešu valodā pagaidām šobrīd. Un vajadzētu piesaistīt, jo gan citās Baltijas valstīs, gan Skandināvijā nevienā nav tik liels un bagātīgs motoru muzejs, kāds mums Latvijā. Paldies, kaut kā tā.